Paldies visiem par izturību. Jā. Mēs ar Genādiju centīsimies ātri apstāstīt, kas ir kādi jaunākie pētījumi mums RTU notiek. Mēs centāmies iekļaut lielāko daļu no pētījumiem, bet ne visus. Un arī tikai tādu daļu, varbūt ne ļoti dziļi ejot rezultātos, bet vairāk parādot tos virzienus. Un tad mēs varam pēc šīs sesijas varam to pārunāt arī dziļāk, ja ir kādam interese par kādu konkrēto projektu. Sākšu nedaudz plašāk par jau Nika pieminēto projektu Lahmat, par ko arī esam jau stāstījuši. Projekts beidzot šogad sākās. Tātad Latvijas-Šveices sadarbības projekts inovatīvos materiālos. Projektā ir divas galvenās daļas. Mēs skatāmies betona virzienā un asfalta virzienā. Tur ir 4 atsevišķi projekti. 2 betonam, 2 asfaltam. Doktoranti, maģistra studenti darbojas pie šiem projektiem. Un tas, kas galvenais saistīts ar industriju, būs 2 ziemas skolas. Viņas notiks ziemā, tā lai industrijā vasarā diezgan aktīvs laiks. Viena būs Šveicē, viena būs Latvijā. Tas būs nākamos gados, par ko mēs arī jūs informēsim, kuros varēs tā kā hands-on iepazīties ar tiem pētījumu rezultātiem un paši padarboties. Jā, tātad galvenie partneri RTU un EMPA, Latvijas Betona Savienība kā advisory board members. Galvenie cilvēki, projektu vadītājs Viktors Haritonovs, kas ir zināms tiem, kas darbojās ar asfaltu, bet tātad Niks, Pietro Lūra, Genādijs darbojamies projektā tieši šeit betona daļā. Jā, kā jau teicu, paldies Latvijas Betona Savienībai un Rolands un Jānis ir arī mūsu advisory boardā, kur tur šo sasaist ar industriju, un tādējādi cenšas arī palīdzēt informēt tos, kuriem tas varētu interesēt. Un īstenībā Genādija tagad pastāstīs Genādijs nedaudz vairāk par darba paku 4, par šotkrīt, vai kā jūs viņu nosaucāt latviski, špricbetonu. Paldies, Mārija. Tā. Māris tikko minēja, ka mums ir memorands parakstīts ar Latvijas Betona Savienību. Izmantot iespējas, arī gribu šeit vesels sarakstu sagatavoju pateikties tiem uzņēmumiem, kas labprāt sadarbojas ar Rīgas Tehnisko universitāti, ne tikai šai projekta ietvaros, bet arī laipni uzņem studentus uz ekskursiem būvobjektos un arī ražotnē. Arī ciemojas pie mums vieslekcijas, dalās ar jaunām tehnoloģijām, un arī, kad ir vajadzīgs, ka mēs kaut ko paprasam, arī piešķir mums kaut kādus materiālus pētnieciskiem darbiem, šķiedras, piemēram, pildvielas, un tā tālāk. Tas ir Švenk, Prīmeks, Helderbrek materiāls, betona pētījumu un betona izpētes centrs, prefabrika, MB betons, sie materiāli, Lode, BMGS, Hrizom, Semtu, Mapei, Stahema, Sakret un Knauf. Tā, tas varbūt sarakstīns nav pilns. Jā. Atvainojiet, kaut ko necerējos. Jā. Tagad tieši par šo daļu. Un tieši mums bija prezentācija no Nikolaja Toropova. Viņa komanda tieši kopā ar Jāni Justu. Mēs tagad apspriedam, tas bija ļoti sen, tas bija 2011. vai 12. gada sasniedzam, kad mums bija mērķis lielākā stiprībā, bija sasniegta 450 megapaskāļi, un tas bija ultra augstas vai sevišķi augstas veiktspējas betons, kur ir sakombinē visas jaunākās tehnoloģijas, nano līmenī, kur ir šķiedras, kur ir ļoti zema ūdens cementa attiecība, un tātad, diemžēl, zināmas iemesli nav standarti, joprojām Latvijas standarti ir parādījies daži nacionālas normatīvi, tas ir Francija, teiksim, Japāna, bet Latvija tas ir joprojām nav pazīstama lieta, bet tāņi paša laika mūsu infrastruktūras objekti turpina novecot, un tas ir no Vanšu tilta, arī no citiem tiltiem bildes, tas ir problēmas ir skaidrs, un projekta mērķis ir izstrādāt
īpaši augstas veiktspējas šotkret, tas ir torkret betons latviski, vai špricbetons varētu būt arī tas nosaukums. Risinājums ar mērķi aizsargāt jūras un ceļu infrastruktūras objektus un nodrošināt viņu ilglaicīgu izturību pret vides un agresīviem klimatiskiem un arī cilvēciskiem apstākļiem. Un tātad, kā es jau teicu, teoretiski šis materiāls, ne tikai teoretiski, bet arī pasaules laboratorijas pārbaudīti, viņi praktiski nevar sagraut no saldēšanas cikliem, viņš var izturēt 500 cikli un vairāk. Necaurlaidība ar ūdens uzsūce ir vairākas reizes mazākā par parastu betonu, tas ir zemāk par 1% ūdens uzsūces radītājs, tas ir kā granītam gandrīz, ja. Un tātad tā paša laikā jau zināmā torkret betona tehnoloģija. Latvija viņi pa laiku izmanto un arī tiltu renovācijas, arī tuneļu būvniecībā raksturojas ar to, ka nav vajadzīgi veidņi, to var operatīvi visu realizēt. Un tur parasti izmanto speciālas remontjāvas uz parasta betona bāzes. Ja? Parasti tur ir klasifikācija struktūrālas jāvas, kur R4 klase. Stiprība nemazāka par 50 megapaskaļi. Šajā gadījumā ļoti izaicinošs mērķis tieši izmantot torkret betonu, izmantojot lokālus materiālus, pielāgot Latvijas tehnoloģiju, sadarbojoties ar vietējiem būvu uzņēmējiem, lai paildzinātu Latvijas infrastruktūras objektu mūžu. Un šeit parādīts, ka mēs tagad, principā mums tagad ir maģistra studente, ir Ruta, Anna Ruta un ir arī Andrejs Kavlāks, ir PhD studenti tieši darbojas šajā virzienā. Tika no septembrā, ja, mēs sākam aktīvi strādāt, praktiski tika salīdzinoši nesen. Un šajā slaidā tieši attiecībā mūsu šodienas tēmai, ja, visu laiku runa par dzīves cikla A1, A2, A3, kā samazināt cementa daudzumu, aizvietot ar pelniem, tur ar kaļķakmeniem, tas ir izgatavošanas stadija. Bet tieši betonam, kam jākalpo 50 un 100 gadu, šajā posmā, eksploatācijas posmā, tur ir 3 tādi posmiņi, B3, B4 un B5, tas ir repair, replacement, refurbishment, tas ir atjaunošana laikam, ja. Un tur slēpjas ļoti liela nepatikšanas varbūt. Ja mēs, piemēram, varam uzbūvēt ļoti zaļa betona, kas vēl varbūt nav hipotetiski, nav līdz galam izpētīts, un tad viņš kalpos nevis 100 gadu, bet pēc 40, 30 gadiem visi ir jāveic renovācija, un tas viss cikls būs pagalām. Ja? Un, protams, ka vecas konstrukcijas. Un tieši izmantoja to ultra augstas veiktspējas betona tehnoloģijas. Šeit ir mērķis šajā posmā samazināt to apjomu, CO2 emisijas apjomu un tieši strādāt B stadijā. Tāds īsumā, ja, tāda ideja kāda. Ja? Un vēl viens es atbildīgs vēl par vienu projektiņu. Tas ir saistīts ar, tas ir, pagaidiet. Par GCP, jā, par GCP drusku. Lai man aiziet prom pēc tam un viss, jā. Ar 3D printēšanu, jā, tas tieši vairāk A stādījai, jā, te ir manufacturing un izēja materiāli, jā. Nav noslēpums, ka 3D printēti maisījumi, tā arī Māris runās, viņi ir diezgan, tā rupja runa, treknie, tas nozīmē, ka viņi nevar būt liesie, viņi nevar ekstrudēt, viņš nestāvēs, nevar, jā, tur cementa patēriņš, saistvilas patēriņš ļoti liels, jā, piemēram, 1:2, 1:3, 1:1 pat. Ja? Tas nozīmē, ka cements tur varētu būt 500-600 kg uz kubikmetru. Ja? Un tātad mērķis visus mūsu pēdējos projektus cenšamies pirmkārt alternatīvas saistpilas izmantot, maksimāli iezvietot cementa klinkeru. Un šai projektā viena no alternatīviem risinājumiem tas ir
ģipša cementa pucelāna saistvielas. Ja? Tas ir tāda diezgan interesanta kombinācija. Ģipša cementu nedrīkst sajaukt kopā, tur cementa bacila veidojas, tā saucamā, ja? Un tad izmanto pucelāna komponentu, un tad mēs atrodam tā optimālu, veiksmīgāko kombināciju, kur cementa daudzums sastādā tikai 22%. Ja, no visa saistviela daudzumā. Un tātad maisījums tiek raksturojas ar labu buildability, tas ir uzbūvojamība. Tas rekords bija 70 slāņi tiek uzbūvēti viena piegājienā. Un tātad ātrais saistīšanas laiks un gala rezultāti arī diezgan pozitīvi. Nākošais slaidi ir parādīts, ka var sasniegt vidas iedarbības klasi pat līdz pat XF1 spiedes stiprību līdz pat 40 megapaskaļiem, izmantojot pat arī nesošiem elementiem. Un šeit parādīti atsevišķi arhitektūras un akustiskie paneļi tiek 3D printēti no šī maisījuma. Un burtiski aizvakar mēs tādu inovatīvu bloku printējam, kas varētu būt izmantots kā universālais bloks, pēc tam kā paliekoši veidņi, un tur var aizpildīt ar siltumizolāciju, ja ir runa par mazstāvu ēku vai pa starpsiena, bet arī var aizpildīt ar ievietot stiegrojumu un iebetonēt iekšā ar konstruktīvu betonu. Bet tā īstumā es vairs nevēlos šeit laiku. Paldies Genādijam. Es pārslēgšos apakaļ. Genādijs jau iesāka par 3D drukāšanu, kas mums ir otra darba paka no Lahmat projekta. Un tieši tā, kad viena no tām problēmām ir, ka šie 3D drukātie maisījumi pārsvarā asociējas un viņi ir ar augstu šo CO2 pēdu. Un tad projekta mērķis ir tieši izgatavot tādus maisījumus, kas būtu ar daudz zemāku, izmantot vietējos materiālus, bet tāpat laikā tomēr ar tādu ilgmūžību, lai tas tomēr būtu izmantojams arī Latvijas klimatā. Un tad tie galvenie risinājumi šeit ir tādi varbūt radikālāki, ja mēs pielietojam arī, Niks minēja, biočerta, šitien mēs izmantojam arī bioloģiskas izcelsmes pildvielas, varbūt pat kaņepju spaļi, kas ievērojami samazina CO2 emisijas, bet rada diezgan liels atkal citas problēmas, ar kurām tad ir jācīnās. Divi tādi virzieni, kad viens varētu būt tāds low carbon konkrīt, kur vismaz neliela daļa no cementa varētu būt gala maisījumā izmantota vai arī pilnīgi bez cementa, bet tad uz kaļķa bāzes. Otrs virziens varētu būt, kas tiks apskatīti, ir šie te neapdedzinātu mālu maisījumi, tādējādi, kas spēj nodrošināt ļoti zemus CO2 emisijas, bet tas sasaist ar betonu, ka šī gadījumā tas tiktu izmantots kā veidņi, kurus var pēc tam pārstrādāt, atkal taisīt jaunus veidņus tādām formas optimizētām konstrukcijām. Jā, studenti, kas darbojas projektā, Rūta, Andrejs, Dāvis, arī kopā ar citiem brīvprātīgiem, paldies, organizēja konferenci. Nedaudz vēl par citiem projektiem, nedaudz par šo te arī pieskārās citi runātāji, arī Mapējs par tātad reciklēto betona pildvielu izmantošanu un tās karbonizācijas potenciālu. Tas ir viena no lietām, ko mēs tikko uzsākām projektu. Jo tam ir potenciāls diezgan interesants. Tas nav varbūt nekas tāds jauns. Tas ir zināms, ka tas ir, to var darīt. Galvenais jautājums, vai to var izdarīt pietiekami ekonomiski izdevīgi. Jo tur ir saistība ar to, ka daļiņām jābūt mazām, lai tās var ātri nokarbonizēt. Ir dažādas apstrādes metodas, un tāpēc arī šis te projekts, lai arī tikko sācies, ir tāds uzsaukums ražotājiem. Ar dažiem esam jau runājuši. Pārbaudīt to betonu, kas paliek no ražošanas procesa, karbonizēt to un paskatīties, cik daudz no tā varētu karbonizēt, lai varētu šo te izmantot kā reciklētu pildvielu.
Jā, Genādijs jau stāstīja par ģipša. Tad vēl nedaudz par projektu, par ko jau es stāstīju arī iepriekšējās konferencēs, kur mēs tātad aizstājam daļu no cementa mūsu 3D drukātos maisījumos ar degakmens pelniem, kas nāk no Igaunijas. Projekts tuvojas jau noslēgumam, tāpēc jau diezgan daudz kas izdarīts. Degakmens pelni Igaunijā vēl joprojām ir. Tā ir alternatīva, kas, es teiktu, domāju, ka varbūt vēl nav pilnībā izmantota. Tur ir dažādu veidu šo pelni, daži ir labāk izmantojami, daži sliktāk. Ir diezgan liels darbs tajā jau izdarīts. Tas, ko mēs tātad projekta gaitā mūsu maisījumos samazinājām, aizstājām 40% no cementa daudzuma. CO2 nevar tāpēc samazināt par 40%, jo tomēr neliela ietekme arī šo degakmens pelnu, jo viņi ir jāatved, un arī no tā viņu iegūs process, tas tomēr viņiem piešķir nelielas emisijas, bet tomēr diezgan ļoti var samazināt CO2 daudzumu, un tad arī tieši nesen pabeigt ir otrā skulptūra, kas tieši veidot no šī materiāla, tad 2,4 metru augstais sēdošais lablaps, kas tepat RTU Būvniecības fakultātes priekšā sēž un kalpo arī kā testa objekts šim te materiālam. Bet, ja iet vēl radikālāk, tad var šos degakmens pelnus var izmantot arī kā pašcementējošu materiālu, ja to papildina ar dažādām pucelāniskām piedevām. Tad šajā projektā mēs centāmies vēl vairāk samazināt šīs emisijas. Tas mērķis bija taisīt tādu betonu, kurš būtu ar salīdzinoši zemu stiprību, jo dažkārt var redzēt, ka tiek drukātas ēkas, vienstāva ēka, viss betonā, varbūt tur tas pamatojums, kāpēc tur vajadzētu tik daudz betona nav, vai arī diezgan bieži 3D drukāt betonu izmanto arī kā paliekošos veidņus, un arī tur tas stiprība nav nepieciešama tik augsta, kā jau Genādijs minēja, ar maisījumā, kurā varētu būt 1:2, tur būtu daudz augstāka stiprība. Tad šajā veidā, ja mēs izmantojam šos degakmens pelnus ar papildus aktivizētus, mēs varam samazināt šo CO2 pēdu pat par 90%. Bet tad, protams, ir ļoti zems stiprības šis gala izstrādājums, kas tiek iegūts. Mums arī šogad 2 pēcdoktoranti sāka savus pētījumus. Ģirds Frolovs darbojās tajā virzienā, ko es nedaudz minēju par vairāk izmantot tieši bioloģiski izcelsmes pildvielas un tādā veidā samazināt vēl vairāk šo CO2 emisiju kopā ar 3D drukāšanu. Dažāda veida saistvielas tiek pārbaudītas un Latvijā pieejamās pildvielas. Un arī mums pievienojās pētnieks no ārzemēm Muhameds Alzarts no apvienotajiem Arābu Emirātiem. Tāds interesants pieejams, kā var uzlabot šīs reciklēto betona pildvielas. Tātad, kā mēs dzirdējām, porainas, augsta ūdens uzsūce. Ir iespējams šīs pildvielas tātad pakļaut baktēriju iedarbībai. Šīs baktērijas savā dzīves laikā izdala kalcītu, aizaudzē ciet poras, tādējādi veidojot daudz blīvāku šo struktūru, un arī procesā CO2 tur tiek noglabāts. Tad, jā, pa kreisi ir šis neapstrādātais, un tad pa labi jau ir apstrādātais, kur var redzēt šo izdalīto kalcītu. Tas ir kāds izstāsts semā, kad var redzēt, kā viņš tiešām tur ir saudzis daudz. Un jā, pēdējais īsumā projekts, kas atkal referents to, ko Ernests stāstīja, un arī nedaudz, kas bija prezentācijās no nekustamajiem īpašumiem. CO2 pēda ēkās, tās aprēķins īstenībā varbūt ir tuvāk nekā dažkārt tiek sagaidīts. Ir standarti un normatīvi, kas liks to darīt tuvāko gadu laikā. Ja Ziemeļvalstīs to jau dara, tad pie mums to dara ļoti maz. Mums bija šāds projekts ar citām universitātēm kopā, kur
tika veidots viens no priekšlikumiem, kāda varētu izskatīties tāds kā datubāze. Mēs tā nav EPD datubāze, neviens viņu negrib šobrīd, nav gatavs šobrīd Latvijā uzturēt aktuālu, bet mēs iedavām tādu, izveidojam tādu datubāzes uzmetumu, lai ir kaut kādas references vērtības Latvijā izmantotajiem būvmateriāliem. Tur labs palīgs bija mūsu betona savienības TK04 izstrādātās vadlīnijas. Tādējādi, jā, ja bija tādas, ka tas rēķināto CO2 vajag tikai uz tām ziemeļvalstīm, tad es teiktu, ka tas vismaz ēku līmenī būs diezgan drīz, ka tas būs vajadzīgs Latvijā. Un tad droši vien ir jautājums, vai tad tiks ņemta šīs kā tur bija, ģenerika vērtības, vai jūs varēsiet tomēr ar savu EPD parādīt, ka jums tomēr ir zemāks tas CO2, tas varētu būt diezgan drīz jau nozīmīgi. Jā, paldies. Tas arī no manas puses viss.